Labdien! Mani sauc Arnis Seikmanis, un es mācos privātās pamatskolas Gaismas tilts 97. 5. klasē. Es esmu uzaudzis ar pasakām un stāstiem. Sākumā man tos katru vakaru lasīja vecāki. Pēc tam es visai agrā vecumā labprātos lasīju pats. Bieži vien savai jaunākajai māsai stāstu pasaku par to, kā Ants slauzās ar velnu. Un šodien es jums to pastāstīšu. Velns īsti negribējis ticēt, ka Ancis ir milz un stiprs. Tādēļ aicinājuši šo spēkoties. Tu jau ar manu veco tēvu nevarētu lausties. Kur nu vēl ar mani? Kur tad tavs tēvs dzīvo? Nu pat redzēju, kā viņš tur aizgāja krūmos. Krūmos mitinājies tāds liels lācis. Velns nu tam skrējis pakaļ un caucis. Venc rāns, esam lausties! Lācis dzird saucienu, nāk no krūmiem laukā un krīt velnam virsū. Kad lācis jau bija krietni paspiedis velna kaulus, tad šim beidzot izdevās izbēgt. Un nu viņš muka tik ātri prom, cik vien spēja. Pienāk Ants un prasa: Nu, kā tev izdevās ar manu vectēvu lausties? Oi, nedomāju gan, ka viņš ir tik stiprs. Pavisam saspieda manus kaulus. Arī man patīk sports, tādēļ pastāstīšu jums par savām peldēšanas sacensībām. Šodien skolā es biju vienaldzīgs. Patiesībā es esmu tik satraukts. Viss, par ko es domāju, ir peldēšanas sacensības. Es jau gandrīz gadu cītīgi trenējos peldēšanā un beidzot esmu komandā kopā ar labākajiem peldētājiem. Man ūdens ir paticis vienmēr. Visdrīzāk no tā brīža, ko es pats neatceros. Ūdenī es jūtos kā mājās. Kad ielaucu ūdenī, sajūtu mieru un klusumu. Man patīk sajūta, ka esmu viens pats, lai gan apkārt ir cilvēki. Lai kā sacensību dienā visu ceļu esmu aizbāzis savu mūziku. Tas man palīdz nomierināties un nedzirdēt apkārt laigājušos komandas biedrus. Sacensību vietā viss notiek kā plānots. Esmu gatavs startēt, lai gan es sajūtu, ka mans ķermenis atrodas uz citas planētas. Tas brīdis ir klāt, es pārņemu stafeti, esmu ūdenī un pēkšņi viss satraukums aizpeld. Es pārliecinoši zinu, kas man ir jādara. Mana elpa, rokas un kājas zina, kas man ir jādara. Es šķeļu ūdeni kā haizivs. Es izkāpju ārā un raugos pēc rezultāta. Mans rezultāts ir pat tik labs, ka pats esmu pārsteigts. Prieks sajūta lēnām izplatās pa visu manu ķermeni. Līdz brīdim, kad pienāk treneris un saka, ka mūsu komanda ir diskvalificēta, dēļ tā, ka esmu ielaicis ūdenī pussekundi par ātru. Pussekundi? Ja atkal es sajūtu, ka mans ķermenis atrodas uz citas planētas. Sāku sagatavošanu. Vai pie 3. vietas ieguvējiem izsauc mūsu komandu? Jā, tā tiešām ir. Prieks sajūta izplatās pa manu ķermeni momentāli. Sajūta ir lieliska. Mēs jau ejam uz ģērbtuvēm, kad pēkšņi viss sagriežas kājām gaisā. Uzmanību! Tiek paziņots, ka ir radusies kļūda un mūsu komandai ir jādod medaļas. Mūsu godīgi nopelnītās medaļas. Tālāk es nestāstīšu, kā es jutos. Es kļūdījos par pussekundi, bet kurš izmērīs, cik ļoti kļūdījās pieaugušie? Arī mana anekdote būs par sportu. Cik reizes var pievilkties pie stieņa? 3.